No rīta parādījās ziņa, ka Bloomberg žurnālists iepastojas bija to, kad šodien tiks laists klajā Solana, HBAR un Litecoin ETF, un uz vakarpusi pēc Latvijas laika tās arī notika un tika launchoti pirmie ETF. Vakardien S&P 500 noslēdza dienu ar augstāko sniegumu un bija virs $6,800 atzīmi. Tika vakardien runāts to, ka Trumps līdz gada beigām varētu paziņot, kas būs jaunais Fed priekšsēdētājs Jerome Powell vietā. Tāpat tās Trump True Social ar Crypto.com sadarbībā veidos True Social platformu, kas būs pirmā vienīgā tātad sociālā platforma ar iespēju likt likmes. Michael Saylor Strategy turpina pirkt bitcoinu, tiek izdarīts pirkums par 390 bitcoiniem. Tom Lee Bitmain nopērk vēl papildus 77,000 Ethereums, mazliet pat virs 77,000. Ja tev interesē kripto un vēlies arī sākt nodarboties ar kripto vai meklēt dombiedrus, ieskaties profila apraksta linkā un pievienojies kripto numur 1.